Esiet sveicināti! Šodien mēs jums pastāstīsim par Latvijas Universitātes medicīnas fakultāti. Tātad pirmais, ko mēs darījām, bija devāmies kaut kādu sētu, lai atzīmētu došanos medicīnas fakultāti. Lūdzu video. Ko saskandinām par mūsu ekspedīciju pirms mēs dodamies uz... Pēc tam mēs devāmies pašu medicīnas fakultāti un satikām šīs iestādes sekretāru. Mēs esam atnākuši uz Latvijas Universitātes medicīnas fakultāti, ja? Tūlīt mēs mēģināsim tikt iekšā. Kaut kā. Jā. Ko mēģinam? Spied podziņu kaut kādu. Pagaid, jāpastās, ja durvis ir vaļā. Jā! Ir vaļā! Kurš tikai tagad puš? Mēs tikko bijām pie sekretāra. Patiesībā mēs nākam citu dienu. Bet lai mēs pazinām, ka Evijai, kā mēs sauc? Evijai, ja. Mēs uzzinājām, ka viņam puš šeit latvieņu valodu. Visu pārtērijām. Tā kā mēs sazināsimies, ja. Mēs atnāksim. Ejam. Wow. Mēs te bijām. Lai arī mums neizdevās izveidot intervijas medicīnas fakultātē, mēs jums varam par to nedaudz pastāstīt. Pirmkārt, tā ir klasiska tipa universitāte, kas nodrošina studijas visās iespējamās zinātņu nozarēs. Otrkārt, jums būs iespēja klausīties lekcijas ne tikai jūsu izvēlētajā zinātnes nozarē, bet arī jebkurā no citām 13 Latvijas Universitātes fakultātēm. Latvijas Universitāte ir konkurētspējīga ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā un pasaulē kopumā. Brandons, jaunais alus, tikai 15. Tā, ko tūlīt dabūsiet arī grauzdiņi, ja? Mums lika sazināties ar departamentu direktoru, lai saskaņot laikus, kad veikt interviju. Mēs viņam zvanījām un rakstījām ēpastus, taču atbildi nesagaidījām. Tomēr mēs jums sagatavojām izsmeļošu interviju ar traumatologu Aigaru Ogulu, kurš strādā traumas slimnīcā Dundas ielā. Mani sauc Aigars Oguls, esmu traumatologs ortopēds. Jā, tātad... Strādāju traumas slimnīcā Dundas ielā 22. Es domāju, ka katram ārstam ir savs stāsts, kāpēc viņš izvēlējās medicīnu. Es izvēlējos tā, es gribēju kļūt par arhitektu, bet pēc 8. klases daudzoties salauzu kāju un nonācu tieši šajā slimnīcā ārstēties. Un man tas viss uzrunāja, bija ļoti grūti atrasties slimnīcā. Tas varbūt ir cits stāsts, un pēc tā es izlēmu, ka laikam tieši traumatoloģija ir tā specialitāte, kas man interesē, un es to ļoti mērķiecīgi gāju. Medicīnā, kurš iet uz medicīnu strādāt, visi grib palīdzēt. Tas ir loģiski zināmā mērā, bet man ir vienkāršāk atbildēt, jo tā ir traumatoloģija. Un traumatoloģija es savu rezultātu redzu uzreiz. Teiksim, ļoti grūti būt ģimenes ārstam, jāzina visas specialitātes un daudzas iekšķīgās slimības ir jāārstē ilgstoši, un tas rezultāts nav panākams dienas, citreiz pat gadu laikā, vai arī tās saslimšanas ir hroniskas, bet traumatoloģijā ir ārstēšana ļoti efektīva. Mēs uzreiz varam izārstēt, stabilizēt lūzumu un cilvēks atgriežas normālā stāvoklī. Tas ir tāpēc, kāpēc izvēlējas traumatoloģiju un droši visu medicīnu kopumā. Ļoti ātri teorētiskais darbs pāriet uz praktisko darbu, un tas ir atkarīgs no pasniedzēja, kas pasniedz priekšmetu, un, protams, arī no paša vēlmes strādāt ar cilvēku. Bet, kā jau visi studenti un vispārējais studiju laikā, daudzas lietas mēs vēl neuztveram, ka pasniedzējs cenšas pasniegt daudz lietas, mēs viņas neuztveram tik nopietni, tik padziļināt. Un tad, kad jau sanāk reālajā dzīvē strādāt, tu saproti, ka varēja studiju laikā daudz ko apgūt jau iepriekš. Tā kā, mūsu mediķi ir ļoti pieprasīti. Pēdējā gadā laikā ir aizbraukuši 8 traumatologi tieši traumatologi uz ārzemēm, jaunie traumatologi, to es domāju, Vācija, Zviedrija, bez problēma. Tā kā es arī, ja pavisam slikti būs, man droši vien, ka brauks projām, ja apstākļi spiedīs. Protams, ka ir baigi skaisti un ideāli, ja jūs vidusskolā, man nebūtu tā lūzuma sanāca, ka es zināju savu mērķi, bet ka jūs jau iepriekš tomēr zināt, kurā specialitātē, jūs vēlaties, kas jūs aizrauj. Jo jebkurš
kas sāk gatavoties jau ātrāk, viņš šajā tirgu, kur mēs esam tagad izmesti, ekonomiskajā tirgu, viņš būs vienmēr labāk sagatavots, viņš padziļināts strādās vairāk. Kaut vai tas ir sīkums, kaut vai mēs sākam strādāt par sanitāriem, par medmāsiņām slimnīcās, bet mēs esam gatavi šiem darba apstākļiem. To, ko redz, to komunikāciju, ko jūs jautājat par cilvēkiem, tas jau veidos arī sanitāru līmenī, māsņas līmenī, un jūs iemācāties, un tas jums noder visā dzīvē iepriekš. Protams, ja ir mērķis, tad jūs izvēlēs apmēram priekšstus, ja mēs runājam tieši par manu specialitāti, lai iestātos medicīnas akadēmijā, bija jāliek eksāmeni bioloģijā un ķīmijā. Ja? Ir jāpatīk šiem priekšmetiem, lai to zinātu. Līdz ar to viņiem padziļināti jāpievērš uzmanība, un ja padziļināti pievērš uzmanību, tad jau jūs jau jūtat, vai viņš jums patīk, vai jūs varat. Skolā jau ātri redz, kurš priekšmets jums darbojās un kurā jūs progresējat, kurā jūs jūtat, ka jūs esat stiprs. Jā, vidusskola pagāja diezgan tā, tomēr mētiecīgi šos priekšmetus mācoties. Tas ir traumapunkts, ja, kur tiek sniegta pirmā palīdzība. Pacients, kad viņš tiek atvests ar akūtu traumu, vai tās ir brūces, vai tie ir mūzumi. Ar jums šodien bija Meijers un Meija? tas arī viss. Uz redzīt! Sveicināts šīs dienas ziņās. Es Jānis Meijers un mans kolēģis Juris Meija jums izklāstīsim par Latvijas universitāti. Sveicināts šīs dienas ziņās. Es Juris Meija un mans kolēģis. Medicīnas fakultāte bijis tās loks, ko mums vienkārši jānās. Lāstam! Kas tur ir? Ko es lasīju? Nē, viss kārtībā. Mēs zinām, ka tas ir reģipsis. Varbūt tas ir pilnīgi no kabinets. Lai arī mēs jau tikām iekšā medicīnas fakultātē, mums lika Vai ātrāk? Mēs te bijām